Nu ko, sveicināti mūsu pastaigā gar Liepājas kanālu. Ja kāds cerēja, ka mēs šodien aiziesim līdz jūrai, nu, tur būs neliela vilšanās. Bet mieru, bez panikas. Arī līdz pusē ir ko redzēt. Un, godīgi sakot, Liepājas vējš tāpat mūs atradīs, kur vien mēs slēpsimies. Mūsu ceļojums sākas pie tramvaja tilta. Šis ir tas brīdis, kad gids parasti saka, paskatieties pa labi, paskatieties pa kreisi, bet te viss ir tik skaists, ka var skatīties jebkur, kļūdīties nav iespējams. Tilts ir vecs, bet turas godam. Ja kāds šaubās, varam pārbaudīt, bet labāk tomēr nē. Ejot tālāk, mēs nonākam pie vēsturiskajām piestātnēm. Te reiz bija tik daudz spīķeru, ka varēja taisīt veselu seriālu Spīķeru stāsti. Katram bija savs nosaukums – bezdelīga, lācis, gandrs. Ja kāds domā, ka tie ir putni un zvēri, tad jā, liepājnieki vienkārši mīl dabu. Un arī nosaukums, kas izklausās pēc bērnu grāmatas. Šeit reiz bija arī muitas dārzs, vieta, kur liepājnieki nāca atpūsties. Tagad te var atpūsties arī jūs, tikai bez muitas. Ja kādam ir ko slēpt, šis ir īstais brīdis to aizmirst mājās. Turpinot ceļu, kanāls kļūst platāks un parādās ostas dzīves elpa. Te var redzēt zvejas kuģus, jahtas un reizēm arī kādu kapteini, kurš izskatās tā, it kā būtu redzējis vairāk vētru nekā mēs redzam seriālu sezonu. Ja paveicas, var ieraudzīt arī kāju, kas mēģina nozagt kādam bulciņu, tā ir Liepājas klasika. Un te mēs apstājamies. Jūra ir turpat aiz nākamā līkuma, bet mēs šodien būsim gudri un paliksim šeit. Kāpēc? Tāpēc, ka labs gids zina, kur apstāties. Un arī tāpēc, ka vējš tur priekšā ir tik stiprs, ka var nejauši aizlidot uz karostu. Šeit paveras skaists skats uz kanāla turpinājumu, ostas torņiem un kuģu ceļu. Ideāla vieta bildēm, elpai un pārdomām par to, cik labi, ka mēs tomēr neesam kuģi. Paldies, ka devāties šajā pastaigā. Ceru, ka uzzinājāt ko jaunu, pasmējāties un neviens netika aizpūsts kanālā. Liepāja ir skaista, pat tad, kad mēs līdz jūrai neaizējam. Pirms viss izklīst, ir viena lieta, ko oficiālajās ekskursijās nestāsta. Tā kā oficiālā daļa ir beigusies, varam pāriet pie neoficiālās, tās, kas parasti tiek nodota tikai no mutes mutē. Ja kāds jau aizgāja pēc kafijas, viņš palaida garām labāko daļu. Bet nu, dzīvē katram savas izvēles. Tātad par Liepājas kanālu. No malas izskatās mierīgs, bet patiesībā tas ir kā mazā Venēcija, tikai bez gondolām un ar daudz vairāk vēja. Piemēram, makšķernieki, kurus redzat gar krastu, nav parasti makšķernieki. Tie ir Liepājas klusās sacensības čempioni. Noteikumi vienkārši, kurš ilgāk sēž un izliekas, ka viņam patīk, ka nekas neķeras. Pašreizējais rekords – 11 stundas un 42 minūtes. Bez kafijas. Bez emocijām. Tikai cilvēks, makšķere un dzīves jēgas pārdomas. Un tad ir tas slavenais soliņš pie ūdens. No malas izskatās parasts, bet patiesībā tā ir vieta, kur satiekas Liepājas filozofi. Viņi tur apspriež svarīgus jautājumus, piemēram, kāpēc vējš vienmēr pūš tieši tad, kad tu mēģini apēst hotdogu, un vai kanāls kādreiz ir redzējis mierīgu dienu. Ja kāds sēž un skatās tālumā, netraucējiet. Viņš risina pasaules problēmas. Par pašu kanālu runājot, jā, tas ir duļķains. Bet ne jau tāpēc, ka daba tā gribēja. Kanāla dibenā ir Liepājas pazudušo lietu muzejs. Tur ir viss, cimdu otras puses, kuras noteikti bija kabatā, brilles, kas pavisam noteikti bija uz galvas, un vesela kolekcija ar telefoniem, kas krita ūdenī, mēģinot noķert perfektu saulrieta selfiju. Tur apakšā jau dzīvo jauna civilizācija – duļķinieši. Viņi pārtiek no čipsu iepakojumiem un cilvēku neizteiktajām cerībām. Ja redzat burbuļus, kad nav vēja, viņi vienkārši svin kārtējo atrasto powerbanku. Un tagad par vēju. Jā, mēs līdz jūrai neaizgājām, bet tam ir ļoti labs iemesls. Tur pie Dienvidu mola atrodas vēja galvenais birojs. Tur vējš katru rītu pieceļas, izlasa ziņas, sadusmojas par dzīvi un tad ar pilnu jaudu skrien pilsētā izgāzt dusmas. Mēs tikko izvairījāmies no viņa rīta skrējiena. Būtībā jūs tikko izglābāt savas frizūras. Bez šīs informācijas jūs visi izskatītos kā modernās mākslas darbs, cilvēks pret dabas spēkiem. Un tas arī viss. Neoficiālā daļa beigusies. Ja kāds jums jautā, ko šodien uzzinājāt, sakiet tikai oficiāli. Par duļķiniešiem, filozofu soliņu un makšķernieku čempionātu ne vārda.
Tas ir mūsu mazais Liepājas noslēpums. Paldies un tiekamies nākamajā pastaigā, ja vien vējš mūs neaizpūš ātrāk. Gids jau taisās iet, bet tad apstājas, it kā būtu atcerējies pašu galveno. Labi, es redzu jūsu acīs to jautājumu. Jūs esat dzirdējuši stāstus, baumas, varbūt pat anekdotas. Jūs gribat zināt, vai tā ir taisnība. Tāpēc pirms mēs šķiramies, laiks ātrajam kursam Liepājas anekdošu zelta fonds. Pēc šī jūs varēsiet izlikties par vietējiem. Pirmā anekdote par vēju. Kā atšķirt turistu no liepājnieka vējainā dienā? Turists cīnās ar vēju, tur cepuri, lamājas un mēģina iet taisni. Liepājnieks. Viņš vienkārši pagriežas pareizajā leņķī un ļauj, lai vējš viņu aiznes uz mājām. Tā ir mūsu sabiedriskā transporta bezmaksas alternatīva. Mums pat ir teiciens, ja Liepājā kāds iet pret vēju, viņš vai nu ir ļoti stiprs, vai arī vienkārši iet uz nepareizo pusi. Otrā anekdote par mūziku. Citur Latvijā, ja jaunietis nopērk ģitāru, vecāki uztraucas, vai tik nesāks pa pagrabiem spēlēt, mācības pametīs novārtā. Liepājā. Ja jaunietis 16 gados vēl nav nodibinājis savu rokgrupu, vecāki sāk uztraukties, kas ar bērnu nav kārtībā. Varbūt pie psihologa aizvest? Mums te katrā otrajā garāžā top jauns hits. Tiesa, lielākā daļa no tiem skan kā tramvaja bremzēšana, bet entuziasms ir galvenais. Trešā anekdote par karostu. Kāds turists karostā prasa vietējiem, sakiet lūdzu, kāpēc te visas mājas ir tik interesantas. Liepājnieks paskatās uz viņu un nopietni atbild, tie nav mājas, tie ir vēstures rēgi. Viņi te vienkārši tusē un gaida, kad beigsies apkuras sezona, lai varētu atkal normāli spokoties. Atcerieties, karostā ēkas nav pamestas, tās vienkārši ir radošajā pauzē. Ceturtā anekdote par slavenajām mencu galvām. Reiz rīdzinieks atbrauc uz Liepāju un lielās, mums Rīgā ir viss opera, lieli tilti, vecpilsēta. Liepājnieks pacietīgi klausās, pamāja ar galvu un saka, skaisti. Bet vai jums jūra ir 5 minūšu gājienā no pilsētas centra? Rīdzinieks apmulst, nu nē. Tad par ko mēs vispār runājam, Liepājnieks nosaka un aiziet tālāk. Tas pamatā izskaidro visu mūsu filozofiju. Mums var nebūt viss, bet mums ir jūra. Un tas atrisina 99% problēmu. Atlikušo 1% atrisina vējš, aizpūšot problēmu prom. Lūk, tagad jūs esat pilnībā sagatavoti. Jūs zināt par Donu Kajoni, par duļķiniešiem un tagad arī mūsu vietējo humoru. Jūs vairs neesat tikai turisti. Jūs esat stažieri. Tagad gan tiešām viss. Paldies un tiekamies nākamajā lekcijā, kā pareizi ēst Liepājas menciņus, lai neizskatītos pēc amatiem.